Tad labvakar. Mans vārds ir Gunta Deģe, un, ja iepriekšējais lektors no tādas zinātniskas viedokļa lasīja, es vairāk no tā praktiskā, jo es esmu praktiķe, jau vairāk kā 20 gadus es interesējos par tērpa rekonstrukciju, un arī mans referāts vairāk ir gatavots no tāda viedokļa. Ja es gribu tērpu, tad kādam viņam vajadzētu būt? Tā ļoti aptuveni. Un pirms es pievērsīšos, tad nosaukums ir Kurš tērp un rokas 5. 15. gadsimtā, kā jūs saprotat, 1000 gadus stundas laikā izstāstīt ir, te būs jāuļo diezgan ātri, bet es mēdzu aizrauties, es ceru, ka es ļoti, ļoti neaizraušos. Tā, sāksim ar to vispārīgo, ar audumu veidiem. Jo tie gan ir vienādi visai Rietuma Eiropai, principā nav tādi kaut kas būtu specifiski kuršiem. Tad tas ir augu valsts, tas būs lini, nātres, kaņepes, un attiecīgi aitu vilna. Te ir dažādi audumu veidi, kā jūs redzat, ar visiem nosaukumiem. Vienkārtnie augstie no lina auduma tiek izmantoti krekliem. Arī tad no nātrauduma varēja būt krekli, no kaņepēm varēja būt krekli, bet lins bija smalkāks un linu arī vieglāk apstrādāt, tas ir produktīvāk. Balināts un nebalināts. Un attiecīgi vilna tika izmantota virsējiem apģērbiem. Viņus skatos. Jā, tad skujānais trinīts, tas, kas tiešām arī izskatās pēc skujiņas. Pārsvarā austs sākot no 11. 12. gadsimta, tā ir atrastu bruņču vai kājautu un villāņu fragmenti. Rombveida trinīts, tad šis te rombiņš, tas ir vissmalkākais. Uzskata, ka no sākuma bija ievērtstais, bet 11. 12. gadsimtā jau to pilnīgi noteikti auž uz vietas. Pirmkārt, neviens neizrok veselu kreklu vai veselu villaini, audums iet bojā. Ir ārkārtīgi laime, ja kaut vai maz gabaliņš, ja vīli atrod vispār debešķīga laime, vīlīts ir ļoti maz atrasts. Tāpēc par piegriezumu veidiem mēs varam, pirmkārt minēt, otrkārt mēs varam paskatīties uz kaimiņiem, kuriem reizēm ir veicies labāk un kaut kas no tā viss ir saglabājis. Aptums un viss. Augšām celies, lūdzu. Jā, augšām celās gan. Ejam tālāk. Tātad. Šobrīd tiek uzskatīts, ka krekls gan vīriešiem, gan sievietēm izstāsta stipri līdzīgs, sievietēm, protams, garāks viņš ir. Taisns, nekādu liektu līniju. Nekādu liektu līniju, taisns griezums, sievietēm ķieļu sānos, vīriešiem var būt, var nebūt. Slīpinātas piedurknes, kvadrātiņu sānos ļoti veiksmīgi aizstāja rokriņķa ieliekumu. Un, principā, ar to tiek izmantots arī viss auduma platums, kāds ir, nekas nepaliek pāri. Un, kā jau es teicu, tad no balināta vai nebalināta līna aizdare var būt vai no aizsiena ar aukliņu, vai aizsprauž ar saktu, vai kā man ir tāds laiviņu veida izgriezums, kad vispār neko nevajag. Šis ir skandināviem vairāk raksturīgs, vietējiem vairāk varētu būt tā aukliņa vai saktiņa. Mēs ejam uz priekšu? Mēs ejam uz priekšu, jā. Lūk, jā. Kājas. Ap pēdām tin kājautus, un tālāk to, kas no potītes uz augšu, to dēvē par sietavām. Tā ir pieņemts. Bet ja jūs teiksiet, ka jūs ap kāju aptinat kājautus, es domāju, neviens jums ar netīru karotu nemetīs. Tas ir, un te es sākšu laist apkārt, tas ir apmēram 3 metrus garš un no kādiem 8 līdz kādiem 14 centimetriem plats auduma gabals, tāda lente, kuru tin vai nu no ceļgala līdz potītei, vai nu no potītes līdz ceļgalam un apsien ar celainīti vai varbūt pītaukliņu, kas ir šim te kājautam apkārt. Es tā kā arī kreklu varēju jau palaist, kur viņš man te bija smukais krekls no mājaus tā lina. Kaut kur viņš bija, bet es viņu tagad nevaru atrast, bet, labi. Jā, pareizi, jā. Šeit. Es nezinu, palaidīšu pa otru pusi, lai jums arī ir ko darīt. Lūk, te tad ir, protams, ar rokām šūts krekls. Šim tajā laikā nebija, cik žēl, vai ne? Tā kā viss bija jāšai ar rokām. Tātad kājautī parasti vienā no trinīšiem
bromveidi arī tie greznākie, pārsvarā brūni vai zili. Jā, nepateica par krāsām. Cik šobrīd ir zināms, šeit uz vietas līdz viduslaikiem ir audumi, ja vispār ir krāsots, tad viņš ir vai nu tumši zils, tie ir bagātīgākie, vai nu brūns. Tie, kas ir krāsot tumši zili, tā saucamo augu mēli, tie ir bagātīgākie tajos, kur atrod, tad biežāk šie tumšzilie audumi ir rotāti ar bronzas paliekām, tāpēc viņus biežāk atrod. Tie brūnie audumi retāk ir rotāti ar bronzu, tāpēc secināms, ka tā zilā krāsa skaitījās tāda aristokrātiskāka, acīm redzot. Bet, ir izņēmumi. Tātad, ko vēl sien kājās, ja tu vēl kājās, ja tur nav kājauts, tā var būt adatas pinuma zeķe, tas ar vienu adatu šūts, šujot tādas cilpas, veido pinumu. Vai arī tīras purvā, tajā depozītā, par ko es drusciņu vēlāk stāstīšu vēl, ir šis te gapsītis no ļoti šķidra linu auduma vairākās kārtās salikts un sadiegts kaut kas līdzīgs, nezinu, čībai, apavam, bet tas noteikti kaut kas, ko liek iekšā ādas apavā, jo ar audumu apavu tu nepastaigās apkārt. Un viņš turklāt vēl ir sadiegts ar brūnu diegu kopā, bet ļoti šķidrs, tā kā tāda, bezmaz marle. Saliek vairākās kārtās un ir labi. Un šeit ir no tā paša tīra spurva celainītes. Parasti gan viņas mēdz būt vienkārši strīpaina vai kā man ir skujiņa, bet var arī būt greznāka, rakstaina, kā ir šajā te tīra spurva gadījumā. Kājās. Kājās noteikti var vilkt pasteles, var vilkt vīzes un var vilkt šādus te dažāda piegriezuma īsus zābaciņus. Arī tāda vesela zābaciņa mums ir atradumi ir no Rīgas, jau no 13. no 14. gadsimta. Pirms tam, man liekas, kad nav veselu apavu atradumi. Vismaz es neatceros par tādiem lasījusi, bet tātad no 14. gadsimta tieši no Kuršu zemēm ir šādas te sprādzītes, kas tiek izmantotas zābaka aizdarē. Citiem tas nav raksturīgi, tātad, ja jūs gribat 14. gadsimta kursieti dāmu, tad jūs sev varat atļauties šādas te elegantas sprādzītes. Bet ļoti labi strādā arī tāds šnoriņš kā man. Tālāk, bikses. Dievs! Par biksēm mēs zinām, ka viņas bija. Un viss. Jo ir atrasts kaut kādi mazas lupatiņas zem kājauta. Tāpēc mēs neko nezinām par piegrieztiem. No kā mēs ņemam šo piegriezti no etnogrāfijas, tas ir jau saglabājies no kāda 19. gadsimta, bet tas ir tik vienkārši, ka stipri iespējams, ka tādas kājas varēja vilkt 5., 7. un 12. un 14. gadsimtā. Bruņči. Ar bruņčiem, kuršiem ir tā, varbūt visi veidi, varbūt aplikti ap vidu, varbūt sasprausti uz viena pleca, vai varbūt sasprausti divi. Šī dāma gan nav kursieta, bet man nebija kuršu neviena bildīta ar tādu. Tātad ap vidu liekami bruņči ir absolūti vienkārši kā, kas varbūt vienkāršāks, tas ir vienkārši auduma gabals, ko tu apliec ap vidukli un apsien ar jostu. Viss. Un pēc tam vakarā nosien nost, apsedzies un guli. Palaižam, šitien te ir bruņči, un jostas ir celainas, tāpat tām būs vēlāk, bet tās es varu palaist otrā pusītē. Var pastīties jostiņas greznāks un mazāk greznas. Tā, un uz pleciem spraužamie bruņči, attiecīgi tie ir 2 auduma gabali, kuriem... Kur man te ir? Jā, šajā pusītē ir šādas te cilpiņas. Šis gan ir, zemgaļu vai lībiešu, bet, tas pats jau vien ir. Lūk, ir cilpiņas, un cilpiņās sprauž iekšā adatas, apsien ar jostu un nēsā. Tā, laižam riņķī skatīties. Šīs cilpas ir atrastas Lanzē, tātad 14. gadsimtā, un viņas ir piešūtas pie auduma augšējās malas. Un tad šīm cilpiņām cauri var saktas zosmu. Rikšojam tālāk, vīriešiem mugurā vamzis vai jaka, kā to sauktu. Par to arī ir stipri maz liecības.
bet tas ir teorētiskais veids. Šujums tāds pats kā kreklam, tikai tas no vilnas, varbūt ķilīšu saunos, varbūt šķēlumiņi, apmēram, līdz celim vai druskīsāk pa celi. Mūsdienās ļoti daudz vīrieši, jo viņi nav pieraduši pie gariem apģērbiem, taisa kaut ko tādu, kas knapi kaunumu aizsadz. Tā kā nevajadzētu, viņam vajadzētu būt garākam. Rietumērāpā šajā laikā jau ir vizuālās liecības, ir zīmējumi, tur parasti apģērbs sniedzas līdz celim. Šitie te, kur viss vēdinās un zvani skan, tas jau ir 14. gadsimta Rietumērāpa mode. Pie mums, es domāju, tā nebūs. Vienmēr. Ziniet, tās pusīsās piedurknes, tas ir no latgaļiem, jo latgaļiem gan reizēm tā ir bijis, bet tas ir tad, ja viņiem ir rotāties rokauts, tādi ir daži saglabājušies, un tāpēc ir, lai tur nebūtu tas rokauts un tad vēl vāmzis, es pieļauju, ka tāpēc latgaļiem tā ir šīs pusīsās piedurknes, bet principā piedurknēm jābūt garām, jo tā ir vienkārši, tas ir siltumam, ne tikai tāpēc, lai tu cacātos, bet lai tev rokas nenosautu. Ap vidu liek jostu, vīriešiem tā visbiežāk būs ādas josta, viņas mēdz būt arī apkaltas. Šī, teiksim, kāpēc es te nepierakstīju? Es atvainojos, tur nepierakstīju no kurienes, bet no Lietuvas tas ir ar sudraba plāksnītājiem apkalt no 11. gadsimta josta. Tā ir, jā. Rikšojam tālāk. Sieviešu jakas. Gandrīz nekad nav rotātas, tas ir tīri siltumam, bet ir ļoti vajadzīgs, sevišķi, ja tev ir ap vidu liekamie bruņķi. Šeit mums ir no Baltavas meitenes, var redzēt, tur ir augsts, tāpēc viņam ir jakas. Šī ir manējā jaka, arī tas pats griezums, kas kreklam, tikai drusciņi īsāks, bet tā kā tā ir lībiešu jaka, tad viņi vēl ir rotāt ar pušķīši. Ja jūs gribat kuršu jaku, labāk to pušķīti netaisat. Kuršiem šādi pušķīši nav raksturīgi. Bet tādu celēnīti pie grūti teikt. Atrast tas nav. Man grūti teikt, bet te ir, tas ir liels kaut kas. Tāpēc, ka viņi velk pa virsu bruņķiem, pat ja tie ir uz pleciem spraužamie bruņķi. Rikšojam tālāk. Jostas. Tātad pārsvarā jostas ir vienkāršas, nepārāk platas, tuliņas pateikšu centimetrus, kad man atmodīsies. Kur man tātad līdz 2,5 centimetriem ar vienkāršu rakstu svītrainas, svītras, sīkas skuiņas, varbūt rūtiņas, kas veidojas vienkārši aužot, tātad griežot ceļus uz priekšu uz apakaļ. Protams, paretam gadās arī greznas, platas jostas. Ticamākais, ka tas tomēr ir profesionāli darbs, jo to, kurš katrs nevar uzaust. Es savā mūžā kādas 11 jostas esmu uzaudusi, es neņemtos uz to smalko rakstaino celaini, kādas ir bagātākajos kapos reizēm atrastas. Tā kā, nevajadzētu laikam. Jūs varat riskēt, varbūt izdosies. Bet pārsvarā tad ir šādas. Galvā vīrieši liek cepures, un gandrīz vienmēr, jā. Un viņām nav nekādas lāča ausis. Arī tās platās kažokādas maliņas nav. Tas krieviem ir, jā, bet vietējiem, cik es zinu, nav. Varbūt visa cepura rotāta, nevis rotāta, bet izoderēta kažokādu siltumam. Un tad, kad atloca, tad sanāk tā maliņa. Bet lāča ausis nebūs. Plankājs. Šaura, nevis platā, nevis tā, kas ir tāda pa pusgalvu. Sievietēm savukārt ir galvasauti, ar galvasautiem arī ir skumīgi, tāpēc, ka viņi netiek rotāti gandrīz nekad, mēs pa viņiem nezinām gandrīz neko, bet tas ir tīri praktiski ērti, ka tie mati ir apsekti, jo tajā laikā īsi griezumi, protams, nebija, un lai tev mati nebūtu tavā maizē, ko tu mīci, labāk, ka viņi ir savākti ar galvasauti. Turklāt arī pasargā no saules. Šis, teiksim, ir saslapināts galvasauts ļoti labi karstā vasaras dienā, palīdz aizsargāties no karstumdūriena. Reku, man ir viens galvasauts, tie uz tā tumšzilā pēc tam smuka vainags izskatās, tāpēc mēs domājam, ka tie greznākie un arī siltākie vilnai, ka tie tumšzilie tīri greznumam. Jā, apmetņi, tad tīra spurma apmetnis. Vienīgais gandrīz veselais apmetņa apmetums atradums ir no tīras purva. Pēc parauga var secināt, ka tas veidots no taisnstūra vilnas auduma gabals, bet man ir pazudis daļa no teksta.
Man ir pilnīgi kaut kas pilnīgi sasodīts. Es ļoti atvainojos. Tā. Bet jo no galvas man būs grūti to visu. Nu jā, sievietēm tad villainis, un pa kuršu villainēm es pastāstīšu vēlāk, jo šī te ir no 14. gadsimta, iepriekš tie villaini atradumi īsti nav saglabājušies. Tīras purvā tad ir atrasta vairāk apģēru gabalu, tostarp arī kapuce. Tad ir atrasta kapuce, šeit ir viņa sadarinājums, Ausmas Palviņa audusi, rūtains. Rūtaini audumi gandrīz nav, tas ir noteikti bijis ievests uz vietas, ir daži lībiešiem gapsīši rūtaini atrasti, pārējiem nav šajā laikā. Un palaidīšu apkārt, jā, viņš tāds arī bijis, viņam vēl ir aukliņa bijusi, ar ko var, ja gribi, tu sasien uz priekškaklam ciet, ja gribi, tad sasien uz aizmuguri, un, nu, tev galvā ir, bet tas pārējais ir savākts, kā man galva sautam. Ir rakstīts, ka tas ir, zinātniskajā literatūrā ir rakstīts, ka šī kapuce ir izodarēta ar putnu un dzīvnieku spalvām. Tā īsti nebūs taisnība, jo nekur nav liecība, ka tās kažoks būtu kaut kā piedabūts pie tās auduma klāt. Iekšā viņš ir bijis, bet piedabūts klāt, piešots vai kā tam līdzīgi nav liecības par to. Varbūt, ka tas vienkārši bijis ielikts iekšā, ietīts, tas kažoks zvēriņš. Var jābūt, ka tas ir bijis kaut kāds, jā, tieši tā. Par bērnu tērpiem mēs zinām vēl mazāk. Visi šie bērniņi tagad jau ir lieli, es nedomāju, ka viņi apvainosies par šīm bildītēm. Bildēm ir apmēram 20 gadi. Tātad mazam bērnam ticamākais, ka mugurā bija krekls tikai. Tas, starp citu, ir arī etnogrāfijā pamatots, ka bērns dzīvo pa māju un dieb jebkā kreklā. Augstākā laikā viņam no tādu pašu piegriezuma vamzīts pa virsu, ja nu ļoti vajag ārā iet. Un tas varbūt arī stipri lielāks, ko pamazām palaiž vaļā. Te man ir viena bērna jaciņa. Nu, tāds viņš var izskatīties. Maziņš, nu tāpat kā pieaugušam cilvēkam krekls vai jaka. Un tad, kad viņš jau sāk tas bērns iet darbos, tad viņš dabūna bikses vai brončus, lai pasargātu savu, tā teikt, kustīgo daļu. Tas varētu būt, nezinu, 5, 6, 7 gadi, kad sāk iet ganos. Tā, labi. Tātad par... Ak, nezinu, kā es jums stāstīšu. Tagad par rotām. Tagad jau par to, kas ir tieši rotas, kas ir raksturīgi tieši kuršiem. Te mums ir agrais dzelzs laikmets, kad kuršu senči, priekšteči apdzīvo, kā jau Užkungs teica, šo te vietiņu. Un jau tajā laikā tad viņiem ir ļoti attīstīta kultūra, jūs pastieties, kādas skaistas rotas viņiem ir. Ir stopsaktas, ir ažūrās, saktas ar piekariem. Šī ir tā tāšu vācelīte, kurā liek iekšā lietas. Vēl mēdz būt, kurš ir raksturīgi, ka to viņiem ir mazi māla podiņi, kuros arī liek iekšā lietas un dod līdzi tad mirušajam. Un kuršiem ir arī miniatūra priekšmetiņi. Agrijā dzelzs laikmetā gan nepārāk daudz, bet jau vidējā dzelzī dod līdzi tas ir maziņi celudēlīši, maziņi šķēpiņi, maziņi nazīši. Tie ir tā kā, it kā to lielo lietu manifestācija. Tu dod cilvēkam līdzi no bronzas veidotu to, ko viņš būtu dzīvē lietojis. Man te vajadzēja būt, bet es te neredzu. Nē, es te neredzu. Nav iedots. Vai ir iedots? Uzgaidiet mirklīti, varbūt, ka ir iedots. Šeit, starp citu, ir tīras purva jostiņa, bet es viņu palaidīšu apkārt tad, kad es stāstīšu par to vidējo dzelzi, kad ir tīras purva atradums. Tūliņ pastīsimies. Vai mums te iekšā ir mazie celu dēlīši? Ak, tu negals, nu kā es šitā? Tā, ne, te nav. Nu, piedošana, nebūs jums miniatūra priekšmetiņa, jums būs jātic uz vārdu, ka tādi ir bijuši. Bet pārējām uz vidējo dzelzs laikmetu,
5. 8. gadsimts, kad jau var sākt runāt par kuršiem. Protams, nav tā, ka kurš tā 0, 0, 0, 0, 400. gads, mēs esam kurši. Protams, tas tā nenotiek, vai ne? Viņi dzīvo lēnām attīstās, bet ap 5. gadsimta beigām, 6. gadsimtu mainās apbedīšanas veids un mainās arī līdzi doto rotu veidi. Un tagad, kā man vajadzēja to manu prezentāciju sasodīt ārā, ejam uz priekšu. Te ir mums 2 kapu komplekti, kas ir parādās krustadatas. Viņas ļoti bieži ir platētas ar sudrabu, bet pa krustadatām es rādīšu vēl. Ir daudz gradzeni, ir ragu apkalumi, līdzi tiek doti ragi. Ļoti daudz apkalti ragi. Es esmu lasījis, ka bagātākajos kapos viņi bija veseli 4, iesprausti visos stūros. Bet ir arī, kur 1 vai 2 dot līdz gan vīriešiem, gan sievietēm, gan bērniem. Ir zinātnieki, kas uzskata, ka viņi ir doti pildīti ar dzērienu līdzi. Tad, kad ir ugunskapi, viņi nekad nav dedzināti, viņi ir atrasti tajos stūrīšos un labāk saglabājušies. Tā kā varbūt, ka viņi dot līdzi tādi. Vēl līdzi dod arī māla traukus, kuros varētu būt bijis ēdiens. Un tad, kad viņu bedīja, lai cilvēkam ir pirmā maltīte taisaulē. Līdzi šis te ir vīriešu apbedījums. Viņam ir apkalta bagāta josta, viņam ir vairāk šķēpi, viņam ir nazis, viņam ir izskapts. Izskaptis ir dotas līdzi, arī darbarīki. 3 saktas, čupiņi ar gradzeniem. Aizmirsu vēl pateikt, ka agrajā dzelzs laikmetā 3. gadsimtā, kurš vienā no kurš apdzīvotiem vietām, bet es neatceros no galvas, kurā ir atrasts apbedījums, kur ir līdzdotas kalēja lietas, lūkšas un vēl kaut kas. Vienmēr sakot, tad 3. gadsimtā tas cilvēks bija kalējs, viņš bija pietiekami prasmīgs, lai viņam dotu līdzi, lai viņš ir tajā saulē varētu pildīt šo te ārkārtīgi svarīgo amatu, jo kalējs, tas bija noteikti svarīgs amats. Kā jau iepriekšējais lektors teica, vikingu klātbūtne, skandināvu klātbūtne, grobiņas atradumi, tas izpaužas arī rotās. Mums šis ir grobiņas depozīts, tā ir sudraba sakta apzeltīta ar acīm ziliem stikliņiem. Arī skandināvu stila ietekme ir šīs te saktas ar zvēru ornamentu. Bet viņas uz vietas pēc tam attīstījās vietējās variācijas. Bet šis ir atrasts tad te uz vietas, un tad cilvēki taisīja līdzīgas. Būsim, jā. Man, teiksim, mugurā ir arī skandināvu komplekts. Šīs te saktas, bruņurpuķu saktas ir atrastas Lapsās. Bet tā kā es esmu absolūts ģeogrāfiskais kretīns, es jums nevaru pateikt, kurā vietā tas ir, bet gana tuvu. Tā varēja izskatīties, lūk, tās skandināvu kolonijas viena no iedzīvotājām. Tā kā, ja jūs pēkšņi gribat vietējo vikingu, tad dāmu, tad jūs varat apmēram kaut ko tādu, šādu tērpu uzšot. Man arī ir atšķirībā no tiem bruņčiem, vai ne, kas ir uz pleciem spraucis, šis ir sarafāns, šūts, un tādas skandināvu dāmas nesāja, tur ir atradumi. Mūsu vietējām dāmām nav atrasts sašūti. Ir atrasts tāds, kas saliek kopā, ir skaidrs, ka viņš ir bijis nesašūts, bet nav neviens līdzīgs par to, ka būtu sašūti. Var jau būt, ka bija, bet mēs nezinām par to. Es nezinu, vai es jums lasīju. Ejam uz priekšu. Jā, tātad saktas. Ir šīs te krustadats ir ne tikai kā adatas, bet arī kā saktas. Es pieļauju, ka galvu uztaisīju, un tad izdomāju, vai viņam pieliek garu adatu vai pieliek čērsadatu un spraušu klāt, bet adatas pūces sakta, bet man pazuda kaut kur. Lūk, jā, šeit ir tātad uz vietas taisītās stopsaktas, viņas ir ļoti dažādas. Arī sieviešu kapos ir atrastas, bet mēs nezinām, varbūt vīrs deva līdzi sievai, jo vīriešu kapos ir atrastas sieviešu rotas arī krelles daudz un tā. Tā kā var gadīties, ja, ka tas ka mīļotais vīrs vai mīļotais dēls savai mātai vai sievai līdz deva dārgu
Daudz ir platēts ar sudrabu, kuršiem viss patīk platēt ar sudrabu un vēl rotāt ar ziliem stikliņiem. Citiem tas nav tik ļoti izplatīts, bet kuršiem gan. Šeit gandrīz visi ir platēti ar sudrabu, šī ir vispār no sudraba kā tāda. Un taisīta ar čūsku galiem, puķa galiem, tagad aizmirsu. Un nevaru paskatīties špikarī sasodīts. Tātad šīs ir tās dažādās stopsaktas 7., 6., 8. gadsimtā. Un tātad pūces sakta, tas ir arī vietējs tāds variants. Pūces saktas gan kuršiem nebija tik ļoti izplatīts, viņas vairāk latgaļiem, zemgaļiem, bet šī lūk ir atrasta tieši kuršas teritorijā. Un ap 8. gadsimtu parādās izplatās šīs te ažūrās saktas, turklāt šīs esot vīriešu kapos. Bet šādas vairāk sieviešu kapos, kur ir svastika un kaut kāds tāds riteņa elementi, tās ir vairāk sievietēm. Rikšojam tālāk kaklariņķi. Kaklariņķi ir ļoti modē un daudz, reku mums ir viens tāds. Laižam apkārt. Viņa var būt arī sudraba. Šis te augšējais ir sudraba, apšējais arī ir sudraba. Tā kā kaklariņķi tiek nesāti daudz un dažādi, arī jau ap to laiku parādās tordētie ar cilpu galiem un vēl visādi, tā kā reku mums ir kaklariņķi. Tos var nesāt vairākus. Tad vēl tieši kuršu dāmām ir raksturīgs šādi te piekariņi. Arī ap šo laiku 8. un 9. gadsimtu pie jostas karājas šāds te piekariņš, liels, platēts ar sudrabu. Arī šeit var būt zilas atstiņas. Var nebūt, bet pārsvarā ir. Citiem tas nav raksturīgi. Šitien varbūt, ka te arī ir, nezinu, vairāk Lietuvas teritorijā, bet šī lūk ir atrasta Latvijā un vēl pāris ir atrastas Latvijā. Krelles. Krelles ir tā, ka ap 5. 6. gadsimtu nesā diezgan daudz, 6. 7. mazāk, ap 8. atkal vairāk nesā stikla krelles. Man te ir līdzi, tās ir vēlākas krelles, kur man ir agrās krelles, tūliņ. Pārsvarā zilas, bet var būt arī citas. Jā. Uz diedziņa uzvērtas, vēlāk es parādīšu, varbūt ne tikai uz diedziņa, bet arī uz stieples. Bet šādas te var būt ar zelta un sudraba foliju. Tās bija ļoti dārgas, jo tur ir reāls zelts, reāls sudrabs, kas ir pārklāts ar stikla kārtiņu. Tās bija ļoti dārgas. Kur es pagūpu? Nekad nerakstiet referātu pēdējiem naktī. Tā, ejam tālāk. Rotadatas. 4. 3. gadsimtā parādās tutulas, bet ap vidējo dzelziņas zaudē savu popularitāti, tās ir šīs te augšējās. 5. 6. gadsimts vēl ir, pēc tam nav. Toties ļoti populārs ir krustadatas, es atvainojos, šitās ir 3 turveidotas, un krustadatas būs pēc tam nākamajā slaidā. Kas ir interesanti? Ja zemgaļiem ir vienāds rotadatu pāris, ko viņas sprauž tajās abās cilpiņās, kuršiem parasti tā nav. Ir viena lielāka, un tad ir vai nu mazāka, bet ir aizdoms, ka tā varētu būt galvasauta saspraušanai, tas, kuršiem bija raksturīgi, viņa stipri mazāka. Vai varbūt tur sprauž pavisam citu saktu. Un tad arī zinātnieki strīdās, vai ar šito ir spraust ciet brunči, vai tomēr villaina. Nezinām, jo saglabājušies, kā jau es teicu, vesela auduma gabala nav. Toties, jā, tad viņam šīs te 3 turveida adatas ar piekariņiem, šiem te kļavlapu piekariņiem, tas ir ļoti, ļoti izplatīti. Šādi te dažādi piekariņi. Jā, te arī tad ir liela adata un reku mazāka adatiņa. Varbūt, ka tā tad ir bijusi galvasvēta aizpraušana. Es stipri šaubos, ka šitas viens ir bruncī un tas otrs ir bruncim otrā cilpiņā. Var jābūt, ka tad tas jau ir uz vienu plecu sprauciem sraužamie brunči, ka tad tāds der. Jā. Vienīgais tad pa jaku pavirs. Jā. Vai ne? Toties, ja kāds nāk, tad tu vari teikt, nē. Tas ir ļoti tāds. Jā, lieliski, jā, lūk. Liels paldies, varbūt var, es nezinu, vai laist apkārt, vai vienkārši parādām, jā, ne? Sudraba, kā jau es teicu, ar ziliem stikliņiem. Tā ir visa sudraba, vai tā ir platēta ar sudrabu, jā.
Nu, redziet, te jūs redzat, tur jūs redzat oriģinālu, un šeit jūs redzat brīnišķīgu atdarinājumu. Jā. Man te ir tāds ļoti, ļoti stipri pieticīgāks variants. Jā, to var palaist pa otru pusi. 8. gadsimtā, kuršiem parādās lentveida aproces dāmām, viņas ir līdz 14. gadsimtam ieskaitot, lūk, šīs te aproces, viņas līdz 11 uz katras rokas nesā. Te mēs palaidīsim apkārt dažas no viņām. Reku, te mēs palaižam vienas aproces. Te mēs paraižam otras aproces. Viņas taisa pa pārītiņu. Es pieļauju, ka arī dāmai parādās lieka naudiņu, viņa pasūta vēl vienu pārīti. Un tad ir aug augstāk un augstāk. Liek uz delma un tā līdz 11. Un tad arī domā, ikdienā to ar tādām, miltus to ar tādām nemals, baigi nērti, bet viņas mēdz būt ļoti, ļoti nodilušas. Tad acīm redzot dāmu, kas var atļauties nesāt rotu tik ilgu, lai viņi nodilst, viņi ar saimniecības darbiem vairs nenodarbojas. Gredzeni tajā laikā arī ir pamatā gan 1, 2, bet ir līdz 10 un pat vairāk gredzeniem. Ja tev ir vairāk gredzeni nekā pirksti, tad tu tos gredzenus saver uz kaklariņķi, kā tas kaklariņš viens ceļo apkārt, kur ir uzvērts gredzens. Varbūt arī viss kaklariņš novērts ar gredzeniem, jo tev vienkārši nav tik daudz pirkstu, uz kājām neliks tur zābacī. Šeit mēs redzam, ja tad pārsvarā ir spirāli gredzeni, bet tur vēlāk es parādīšu arī vairāk. Tā, aproces vēl, tātad bez tām lentveida aprocēm ir šādas te, es aizmirsu viņām nosaukumu, bet tās ir sievietēm. Es no sākuma domāju, ka tās ir vīriešu karavīra aproči, jo tā vīriešiem karavīra aproces nav modē. Jā, bet jā, un šīs tie ar paplitinātajiem galiem. Jā, vēl ne īsti, jā. Un gredzeni tātad, kā jau es teicu, vairāk spirāli gredzeni, varbūt arī ar paplitināto vidusdaļu. Bet gredzens es jums apkārt nelaidīšu, jo tas ir diezgan aizripos pēc tam mēģinu atkarāt. Bet te viņi stāvjos, pēc tam varēsiet atnākt apčamdīt, tikai lūdzu atdot visus pēc tam atpakaļ, ka nepieaug kājas. Kāpēc man jau ir 9. Kur man palika? Labi. Tā ir, kad nelasa pa tīra spurvu stāstot. Šeit ir tad tīra spurva apkaltais raks. Tas ir taisīts pēc konkrētā aptraduma. Pat ir piemeklēts atbilstošā diametra raks. Tas bija tam vīram. Un tad tīra spurva kungam bija ne ar sudraba apkalta josta, bet bija vesels 2 jostas. Vismaz bija 2 spēlces tieviņas, jā, bet tas ir taisīts pēc konkrētiem atradumiem. Uģis Drava taisīja, gāja uz muzeju, skaķījās oriģinālu. Te mēs varam palaist apkārt un skatīties uz jostiņām. Vēl tur bija aproce, tā bija vīra aproce. Šeit vēl arī mazākas lietiņas, bet tās es arī apkārt nelaidīšu. Un par šo aproci arī ir brīnišķīgs jautājums. Uģis Drava ļoti labs rotkals, viņš prasa. Tu gribi, lai es uztaisu, kā tas meistars ir gribējis, vai tu gribi, lai es uztaisu, kā viņam ir sanācis? Jo tas raksts nav nemaz tik ideāli simetrisks. Es nezinu, ko viņš izvēlējās. Man liekas, viņš izvēlējās uztaisīt, kā ir sanācis. Kaut gan te izskatās ļoti labi. Varbūt ir tomēr uztaisīts, kā gribējis. Katrā gadījumā šie raksti aprocēm varēja būt ne diezgan, bet reizēm mēdz būt šķībi un greizi, gluži nē, bet absolūti ne perfekti simetriski. Tā, kas mums jā, un vēl ir višķiļam dzelzīts, tātad šim te kungam līdzi ar kramu, bet mēs te ugunsdrošības noteikumus ievērosim. Šī nav tā sakta, tā mums ir cita sakta. Tā ir vēlā dzelzlaikmeta sakta. Un arī spirāla aproces, ja? Spirāla aproces arī nesā jau no vidējā dzelzs. Labi, palaižam apkārt arī spirāla aprocīti. Bet tās viņas galīgi nav tik populāras. 9. 12. gadsimtā, kurš mums tad ir
apdzīvo daudz lielāku teritoriju, arī daudz blīvāk viņi apdzīvo. Ugunskapi aizvien vairāk izplatās, turklāt, kā es lasīju no sākuma, varētu būt, ka ugunskapi vairāk ir izplatīti karotājiem vai elitei, jo atrasti tur ir tādi bagātīgas piedevas, un arī vairāki apbedījumi vienā. Viņi ir sadedzināti vairāki cilvēki un pēc tam likti vienā bedrē. Un kas ir interesanti arī, ka sākotnēji, kad tas sāka izplatīties, ja nemaldos 8. gadsimtā, bet pat cipariem vēl maldīties, tā, kad sāka izplatīties šī kremācijas tradīcija, viņi ļoti atgādina skeleta apbedījumus. Kauliņus sadedzina, bet vai izkaist pa visu bedri, vai noliek, tos kaulu paliek tā, kā viņi bijuši dzīvē, un rotas arī noliek tā, kā ir bijušas dzīvē, plus vēl pie galvas noliek to tāšu cibiņu un miniatūru trauciņu, kur ir tās vēl līdzi dotās mantas. Bet pēc tam jau tur tam visam attīstoties, arī tradīcijas mainās. Jā, te mēs redzam, kā izskatās degušās lietas, un ja lietas nededzina, viņas vismaz salauž. Acīm redzot, doma ir tāda, ka cilvēks ir miris, arī tai lietai ir jānomirst, lai viņa arī varētu aiziet viņam līdzi un kalpot viņam tajā saulē. Tāpēc, jā, arī lietas bija ļoti bieži mēdz būt salauztas. Te mums ir viens konkrēts ugunskaps, 10. gadsimts, cirvis zobens un rotu komplekss. Tas ir bijis vīriešu apbedījums. Un raks noteikti nav dedzināts, jo te ir palikuši vēl raga paliekas. Ja viņš būtu dedzināts, nekādas raga paliekas, tur nebūtu palikuši nepakam. Vēl 2 komplekti, tātad vēlējā dzelzs laikmetā līdzi vēl aizvien vīriešiem dod šķēpus, zobenus, nažas, izskaptis, kā mēs redzam, ragus, zirglietas, šķiļamdzelzis, kaklariņģis un vispārējās. Te ir dāmas apapījums, dāmām arī dod līdzi darba rīkus, bet mazāk dāmām vairāk rotas dod līdzi. Te mums ir spirāla aprotas, ne pārāk platas, vai ne, bet tomēr krelles, plātnes sakta, kaklariņķi, vēl saktas. Vīriešu jostas, tu paiesi vienu gabaliņu apakaļ, nevienu, lūdzu. Jā, vīriešu jostas bieži mēdz būt bagāteiki rotātas ar bronzu vai ar apsudrabotus vai pat sudraba šiem te apkalumiem. Un no 9. gadsimta mēdz būt pielikti klāt pušķi. Mūsu profesionālie rekonstruktori strīdās, kāpēc tas pušķis tur ir bijis. Šobrīd valda uzskats, ka tas varētu būt karotāja zīme, jo kuplāks pušķis, jo tais augstāks, tā kā uzpleču variācija. Bet, protams, mēs nezinām, jo nekur nav pierakstīts, ka tās pušķis nozīmē, ka tas ir ģenerālis. Nē. Bet pušķi ir tajos apbedījumos, kas ir bagāti ar citām piedevām. Tā kā varbūt jā, varbūt nē, bet smuki izskatās, ir sevišķi, ja tev tās tumšās drēbes, un tad no spirālēm, no košām bronzas spirālītēm mirdzošs pušķis, tad tu uzreiz ej. Tautas dziesmās mums ir piecapurs, un te tas pušķis nevis piecapurs, bet piejostiņas, nezinu, migrējas pa šo laiku, mēs arī migrējam. Labi, tad vīriešiem apkaltās jostas, kaklariņķus vēl joprojām nesā gan vīrieši, gan sievietes, vēl aizvien ir ar cilpu galiem, šie ir vairāk raksturīgi vīrietiem. Ja tās ir tātad no 3 restām stieplēm pītas kaklariņķis ar cilpu galiem, vai arī ar cilpas kāšu galiem, tad vīriešiem bija raksturīgi no 3 stieples sapīna, 3x3 stieples, 9 stieples sanāk sapītas. Šitāds te. Tas ir vairāk vīriešu variants, un kā viņam arī acīm redzot, pirksta bija mazāk kā gredzenu, jo te 2 ir uzvērti uz kaklariņģa. Šeit arī. Bet tur ir pogas cilpas gali. Tad ne tikai tordētie, bet tie bija visizplatītākie. Tā, rikšojam tālāk, pa kaklariņķiem pateicu. Dāmas mēdza nesāt arī krelles. Turklāt viņas varēja, kā es teicu, būt uzvērt uz diedziņa. Krelles var būt uzvērtas arī, bet šitas man arī ir uz diedziņa. Jā, tas arī ir uz diedziņa, bet,
šitādas it kā vienkāršas ar kaurīgu limežokiem. Kaurīgi limežnāk nav pārāk izplatīti lībiešiem, daudz vairāk un latgaļiem, bet pa kādam gadās. Tā kā kaurīgi limežoki pie mums ceļo no Indijas okeāna, tad tas arī tīri tā neko. Bet kuršu sievietēm bija modē uzvilkt uz stieples tās krēles, turklāt vai nu uz bronzas, bet biežāk uz tieši dzelzs stieples. Un tā kā mēs zinām, ka dzelzs ir dārgs tajā laikā, tad tas ir vēl, prestižāk. Turklāt, kā te mēs redzam, oriģināls 5 kārtās, te ir atdarinājums. Ja ņem vērā, cik dārgs bija stikla krēles, viņai tur ir pāris govs uz kakla ir uzkarināts, vismaz, ja ne 3, jo stikls bija dārgs, ļoti dārgs. Jā. Vēl arī interesanti, ka kurša dāmām mēdza būt metāla krēles, bronzas krēles. Tad uz bronzas stieples vēl ir bronzas krēles uzvērts, pa starpām stiklu krēles. Varēja būt arī vienā kārtā, bet arī vienkāršākas. Tā kā tad 12. gadsimts, 11. 12. gadsimta krēles ļoti daudz nesām. Arī tikai kurš, nevaru teikt gluži tikai kuršiem raksturīgs, bet šādas te, ka tās krēles tiek sakārtotas krēļu turētājos. Šis ir ārkārtīgi interesants, un tādi ir daži, bet Lietuvas teritorijā atrast. Bet te ir mazāks, tikai 2 rindās šis te turētājs, te ir lielāks, un arī tātad bronzas krēles, bronzas spirālītes. Līdzīgi šādi te ar turētājiem ir lībiešu 11. gadsimta bagātīgākajos apbedījumos starp bruņurupuču saktām ir šādi te turētāji. Skandināviem tādi ir, bet maz, principā, ļoti maz. Es nezinu, pie kā ir likt klāt šie. Es neatradu informāciju, ka viņi būtu likt klāt pie adata. It sevišķi tāpēc, ka viņām nav 2 adatu. Es nezinu, pie kā viņi ir turēti klāt, jo grāmatās viņš ir vienkārši lūk. Ko lūdzu? Nokritis no Skandināva tēva. Nē, principā, jā. Nē. Tur Krievijam ir tāds aizsienas, jos vajona šus saboj. Mani nolaupa, lai man labi, es pārspīlēju, tā jau gluži nav. Bet tas noteikti ir nēsāts. Joprojām 3 stūradatas un krustadatas ir modē. Parādās arī jauni veidi, bet joprojām bieži ir platēti ar sudrabu. Šitās te maziņās varētu būt, ka bija tās galvasauta aizspraušanai. Viņas bija, ja nemaldos, 14 un 16 centimetri. Šitās te lielās var būt līdz 32 centimetri garas. Mēs jau redzējām, ja to lielo, kas ceļo apkārt. Tādu tu galvā, tu vari iespraust galvasautā, bet tad tev tas galvasauts šļuks viss nost, man tādas smagas aizdomas. Starp citu, jā, kāpēc gan es nelaižu apkārt vēl ko reku, mums ir 2 grāmatas, kuršu katalogi, kurš var pašķirsīt, no kā es ņēmu lielu daļu no šīm te bildēm, jo tā, kad tā tev liekas pilns internets ar to, ko vajag, tā, ka tev vajag atrast kaut ko konkrētu, naba. Tā, kur es atkal nogrūdu pulti. Jā, pa kuršiem ir stipri maz informācijas. Tātad parādatām pateiciņas joprojām platētas ar sudrabu. Parādās, vēlajā dzelzs laikmetā parādās piekariņi, līdz tam tie nav raksturīgi. Domājams, ka viņi ir ietekmējušies no lībiešiem vai varbūt no zemgaļiem, kuriem kāreiz piekariņi ir ārkārtīgi modē. Viņus varēja karināt vai nu pie tās adatas klāt, varbūt arī, ka ja viņi pa vienam, viņi varbūt jau kakla rota sastāvā. Kas ir piekariņos? Ir monētiņas, ir monētu atdarinājumi, krustiņi, putniņi, retāk arī ir zirdziņi. Bet pa kādam kaurīgi liemežvārciņam arī var gadīt, bet tas vairāk pat vēl vēlāk, viduslaikos jau. 12. gadsimtā modē šīs te plātas saktas diezgan, man liekas, vairāk ir zemgaļiem. Zemgaļiem kudišs vairāk, bet arī kurš viņus nesā, arī platētas ar sudrabu un ar tādu granulējumu klātas, tā kā pērlītes, kā kurš raksta granulējums, pērlīšu imitācija, bet, jā, arī. Un šīs te ažūrās saktas arī parādās un 9. kā mēs redzam, jau 9. 10. gadsimtā viņas ir diezgan populārs abiem dzimumiem. Bet atkal viņas nav pa pārītim. Tā kā kas ar viņas spraust ciet, man grūti pateikt. Rikšojam tālāk. 9. gadsimtā parādās pakāvsakts un diezgan ātri iekaro diezgan lielu popularitāti, kas turpinās līdz 17. gadsimtam, ja nemaldos. Un te ir
Tad ir ar atrotītiem galiem. 11. gadsimtā visvairāk ir ar magoņpogai galiem. Es palaidīšu vienu tādu apkārt, viņa būtu gan liela. Un te es palaidīšu vēl vienu, kur ir ar magoņpogai galiem. Šitās ir ļoti daudz zemgaļiem. Un vēl ir ar daudz skaldņu galiem, tās jau 12. gadsimtā. Tās arī ir daudz, un tās mēdz būt ļoti diezgan lielas, un ar tām sievietes villainas sprauž. Jā, tad ar vāļu gali un ar rēģu galiem. Tas ir vīriešiem vairāk. Sieviešu kapos ļoti reti, ja vispār. Aproces, manšeta aproces vēl joprojām nesā, nevis manšeta aproces atvainojos, bet tās lentveida aproces, spirāla aproces ir, bet ne ļoti daudz. Šīs te ir vīriešiem, jo vīriešiem nav karavīra aproces, kas ir citām diezgan rakstīgi šajā laikā, bet vīrieši nesā ar zvēru galgaliem šādas te paplutināts. Arī šīs te ir vīriešu aproces. Tā, bet pārsvarā tomēr tās, dāmām ir tās manštuveidi visvairāk. Jā, te mēs redzam tātad divus kapu komplektiņus. Šis ir rakstīts, ka ir dubultabedījums, bet tā, ka tas ir ugunskaps, tad Deinu sazina, bet es saprotu, acīm redzot, pēc tam kaulu paliekām, kad tur ir bijuši divi. Un tātad te mums ir aproces, ir krustadata cirvis, jostas gals, un šis jau ir vienas dāmas abedījums. Lūk, mums ir spirāla aproces, ir, lūk, šiten rekurītie miniatūra priekšmetiņi. Tas ir tas celu dēlīts. Īstam celu dēlītim būtu jābūt apmēram šitādam, lai ar viņu rētu jaus. Tas ir tāds, maziņš. Vairākas saktas, jā, viens kaut kāds divi ragi. Un lūk, arī ir viena krustadata ar tiem kļaus veidu lapiņām, un otra kaut kāda dīvaina adata. Ar ļoti, ļoti garu adatu. Jā. Rikšojam tālāk. Baiba Vaska ir sastādījusi Baiba Vaska. Kur ir brīnišķīgu grāmatu uzraksts, kur lai laidīšu šitien. Te rots un ornaments ir sastādījis veselu tabulu, kā kurš lentveida aproču ornaments saskan ar saktām. Te ir tad laika tabula. Sakts ar atrotītiem galiem, lūk, 10. gadsimts, 11. parādās magoņpogai gali, 12. rēģu gaļu un daudz skaldņu, te viņi 12. 13. palielinās. Tajā varat nofotografēt, dikti palīdzēs. Un kā arī mainās ornaments uz šī te lentveida aprocēm. Tas ir ļoti, labi, viņi par to tad ir sartāciju uzrakstīja. Tur ir ko pētīt. Gredzeni. Gredzeni vēl aizvien nesāt ļoti daudz, parādās 12. 13. gadsimtā parādās vairāk gredzeni, iegūst ārkārtīgi lielu popularitāti tieši viduslaikos. Ar volūtu veida galiem ir, bet reti, bet pa kādam gadās arī šādam gredzentiņam, bet vēl joprojām ir daudz spirālu gredzenu, gan apaļi, gan šādi jau parādās plakani ar lotājumiem un ar gredzeni ar paplašinātu vidusdaļu un vīti, pīti, tordēti un ar vijuma un pinuma imitāciju. Tā kā tas meistars nevis griež to gredzenu, bet iegravē tā, it kā tas gredzens būtu savīts. Jā. Tā kā gredzeni arī ir diezgan daudz šajā laikā, arī varbūt ne uz visiem 10 pirkstiem, bet gana daudz ir nesāti. 13. gadsimts par to jau runāja, kādas tur ir zemes bijušas. Te es atradu tādu sarakstiņu, kādas viņas ir bijušas, bet to ik viens, es domāju, Wikipēdijā var atrast, tā kā es rikšošu tālāk. Vēl aizvien 13. gadsimtā ir plaši izplatīti ugunskapi, un te es vienkārši ieliku divus paraugus, kā izskatās ugunskapu rezultāts. Diezgan grūti kaut ko saprast, bet, protams, arī vēl aizvien lentveida aproces ir ragi, kas, protams, nebija dedzināti, ir kaklariņķi. Abedīšanas tradīcijas mainās, kristietībā ienākot, pirmkārt sāk mazināties ugunskapos dedzināto cilvēku skaits, jo baznīca saka, ka cilvēkus nedrīkst dedzināt. Tomēr kurši turpinājumi ir šos dedzināt līdz 15. gadsimtam. Nedaudz, bet tomēr to darīja. Tajā pat laikā arī sāk parādīties, nostabilizējas abedīšana ar galvu uz rietumiem, jo arī tā baznīca saka, tā ir pareizi.
Un kas ir interesanti, ka arī maina ir, ja vienā kapu laukā ir vienlaikus apbedījumi, kas ir skeleta apbedījumi un ugunskapi, tad viņiem drusku mainās līdz doto lietu skaits. Tas, kas ir dedzinātie, tur ir senākas lietas. Tas, kas ir 14. gadsimtā jau skeleta apbedījumi, tur vairs nedod līdzi tik daudz miniatūru trauciņus, vai gandrīz nemaz nedod līdzi. Mazāk ir tie lielie trauki, mazāk dot līdzi ieročus, bet ugunskapos vēl tas viss ir. Tā kā acīm redzot, tie, kas smiršos dedzināja, vairāk pieturējās pie senajām tradīcijām. Nu tā pieļaujams. Ja, vienlaicīgi, ja es pieļauju, ka tas ir viņi nosaka pēc kaut kādām monētām līdzdotājiem, lai tu saproti, ka tas tiešām ir apmēram vienā laikā apbedīts. Lentveida aprots, kā mēs redzam vēl aizvien, tas ir uz vienām rokām. Viena roka un otra roka. Es domāju, ja viņa kādam saka nē, tad kāds ļoti labi saprot, ka nē, tas ir smagi. Lielā saktarko, vai villainais vai krelles ir stipri mazāk. Lūk, krelles gan viduslaikos, tas kāpēc ir stipri mazākā vēlajā dzelzs laikmetā. Bet toties ir 3 vairogredzeni, 3 gredzeni ar vīto pīto priekšu un jā, ķēdes, bet mēs neredzam, kāda adata ir bijusi galā. Nu, tas ir diezgan bagāts. Tas mums rekur ir arī ļoti brīnišķīga grāmata. Tas ir 13. gadsimta apbedījumi, kurš konkrēta kapelauka pētījumi, brīnišķīga grāmata. Visiem sirsnīgi iesaku, varbūt vēl nav izpārdota. Rikšojam tā, nu mēs iesim tālāk vai mēs neiesim tālāk? Lūdzu, un tagad tā kā man tik ļoti būtu noderējis mans papīrīši, jo es gribētu stāstīt par tekstīlijām, jo tā kā beidz cilvēks dedzināt un sāk apbedīt skeleta apbedījumus, mēs kaut ko varam uzzināt, ir saglabājušies auduma fragmenti. Ne gan ļoti daudz, bet tomēr ir. Šis ir jau lūk no 14. 15. gadsimta, bet tā kā tur ir daudz bronzas saktu, viņas ir ļoti smuka konservējuši villainīti, un mēs zinām, ka vienā kapā varbūt vairāki 10 šādu saktu, un tas arī tikai kuršiem rakstīt, cik tiem tā nav. Nu, līdz 10 ir diezgan daudz, bet ir arī, kā bija rakstīts, daži apbedījumi, kur ir vairāki 10 saktu. Bet tas jau ir 14. 15. gadsimts. Ir saglabājušies tātad pirmie adījumu fragmenti. Pirmais, laikam, Rīgā 15. gadsimta, es atvainojos, 13. gadsimtā. Nē, tur bija jādāts spinu vienāds. Bet šeit ir adījumi, tātad adītas cindu fragmenti un adītas zeķes fragments, kas jau ir adīts ar 4 adatām. Tā kā lūk viduslaikos, 14. ja nemaldos gadsimtā, to mēs varam paskatīties šajā grāmatā. Tātad, ja jūs gribat viduslaikus taisīt, tad lūk jums ir grāmata, ja viņa ir, ja nav, tad ir bibliotēkā. Tātad tur ir rakstīts, ka tad pirmie adījumi fragmenti ir un jau ar rakstainu josliņu parādās jau viduslaikos. Jostas, jā, ir dažas jostas ir saglabājušās, kustiem maz, bet ir tātad vienkrāsainā reliefa rakstu, un man te kaut kur tāda bija. Jā, te man ir. Te gan ir grūti saskatīt to reliefa rakstu, es nezinu, es palaidīšu jums ar ko reliefa rakstu. Nu, pārsvarā zilas, bet laikam ir arī tas saucās sarkanbrūns, jā, ir arī rakstaina, tās man nav, te man ir vienkārši celēni, to jums droši vien nevajag, jā. Tātad jostu fragmenti arī ir saglabājušies, vīrieši joprojām mēdz būt ar apkaltām jostām, lūk, šeit ir Dundagas laukmuižas, ar dzelzs apkalumiem, tātad bagāts kungs, viņam ne tikai bronze, viņam vesels dzelzs ir bijis visu. Vīriešiem pie jostām vēl aizvien kar nažas, un šitien es ieliku, tas gan ir pa visu Latviju, bet kā mainās jostas sprādzes laika skalā. Tas ir no Mugureviča grāmatas, tās Mugureviča, nē. Muižnieka grāmata, saka Dievs, bet tā kā man viņa, ko lūdzu? Jā. Laukmuiža ir tur. Bet tā kā tās muižnieka grāmatas man nav, man viņi tikai skanētā veidā, tad to es jums iedot nevaru. Tas ir bibliogrāfisks retums, man liekas, viņš kļuva uzreiz pēc tam, ka viņu izdeva.
Tā kā to sirsnīgi iesaku, kas grib viduslaikus, tas ir abedīšanas tradīcijas 14. 18. gadsimtā Latvijas teritorijā. Ļoti laba grāmata ar daudzām ilustrācijām. Sirsnīgi ejiet uz bibliotēkām. Ļoti, ļoti laba grāmata. Ai. Jā, mums ir saglabājušies sietavas, rakstainās sietavas, ja, tad arī no Puzas lejas roga, no Dundagas laukmuižas. Ļoti daudz šo sietavu nav, bet viņas tomēr ir saglabājušās. Katrai, protams, raksts ir savādāks. Tātad ne tikai vienkārši tu tin ap kāju sev audumu, bet tu tin ap kāju sev ārkārtīgi daudz darba, jo jau šos smalkos gredzentiņus rakstā ir sarežģīti. Un pie viņām vēl klāt ir arī celainītes, ar kurām tās sietavas ir apsietas, lai nebrūk nost. Te ir kā izskatās oriģināls, un te ir kāds ir atdarinājums. Ārkārtīgs, rūpīgs darbs to visu saskaitīt, saprast un atdarināt. Jā, un te ir jā, tas ir. Jā, tas gados viens pāris Ventspils muzejā. Jā. Viens man personīgi. Jā, tā kā tas ir ārkārtīgi, bet viņas nav daudz. Pārsvarā tomēr nesās šitādas vienkārši nerotātas, bet jā, tev ir. Un arī no šī brīža laika apmēram, man liekas, ka tik ne arī no Ances bija viens brunču atradums, kur varēja secināt pirmkārt to, ka atšķirībā no tā, kā mūsdienās rekonstruktors tos brunčus liek, kur man ir šie brunči? Jā, tas nav tik svarīgi. Nē, man ir svarīgi. Tātad, mūsdienās kā liek brunčus? Lielākā daļa šitā te liek un apsien ap jostu, ar jostu šādi. Tas, kas ir abedījumos, visur, kur vispār ir, viņi ir likti krustoti aizmugurē. Un šajā ancē tieši ir saglabājušies pie kājautiem tā aizmugures daļa, abas divas, un mēs varam secināt, ka brunči ir sniegušies līdz puslielam, lai tos smukos kājautus neaizsaktu. Tā kā viņi varēja būt diezgan paīsi. Bet, ja tev nav rotēt kājautu, tu noteikti vari austu platāku brunci, un tev būs siltāk. Kā tas ir tava personīgā izvēle un tavu vīra maciņu biezums, protams. Jā, arī ne tikai kājauti, bet arī villainas ir rotāts ar šiem sīkajiem gredzentiņiem, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti to, protams, noaust, bet arī tādas villainas arī ir. Es tagad nezinu no galvas cik, bet viņas nav pārāk daudz. Turklāt agrāk uzskatīja, ka tur ir viena liela villaina, tur 2,20 reiz cik tur. Tagad mūsdienās ir papējies, ka tajā kapā katrā, kur bija tad laukmuižas kapā, bija vairākas, un katra no šīm villainēm bija rotāta ar šo smalko ar gredzentiņu rotājumu. Turklāt tas nav tā, ka viņš ir pašā villainē austs. Ir atsevišķa celainīte, tā kā lūk šīta josta, ja, un viņā šiek likt iekšā smalkie gredzentiņi un veidoti raksti. Turklāt bez nekādas konsekvences viņa esot nav nekādas ļoti dziļā ritma izjūta. Es tā pie sevis domāju, bet tas ir absolūti neprofesionāls spriedums. Viņa auž, viņai noriebās viens raksts, un viņa sāk spraust citu rakstu, jo vienkārši viņai gribās izpausties. Bet, tas, protams, tas ir ļoti nezinātniska pieeja, bet kāpēc gan te? Ja viņi grib parādīt, ka viņi māk gan šitā, gan tā. Te ir tad dažādi šo te celaiņu fragmentu atdarinājumi. Jā, lūk, Ances rotātā villaina, un tā ir kāreiz brūna, un sākotnējais zīmējums bija kaut kāda mega villaina, apmēram tā apmetņa lielumā. Bet tad, kad papētīja, tad secināja, ka jā, tās celainītes ir dažāda platuma, un tu nevari celainas vidū pielikt klāt vēl 5 diegus klāt. Tā nav, cik ir sākumā, tik jābūt beigās. Tā kā tomēr tās ir vairākas villainas, un attiecīgi lūk meitene ar visu jostu, ar bruncīti apliekamo kaklariņķi un smuka meitene, smuks tērps. Jā, villainas rotājumi šim te Puzas lejas krogam ir interesanti to, ka te ir ne tikai tie celainīte gar malu piešūt,
bet arī pašā audumā ir iesprausts gredzentiņš, pie kura ir piekabināts vēl viens gredzentiņš. Tas ir papildus rotājums, vēl papildus tām skaistajām malām ir vēl. Šādi te ar gredzentiņiem, pie kuriem gredzentiņi un gredzentiņi, pie kuriem vēl kaut kas klāt, ir arī daži priekšauti no 15. gadsimta, ir saglabājušies dažu rotātu priekšautu fragmenti. Jā, priekšauts tajā laikā varēja būt svētku tērpa sastāvdaļas, starp citu arī 19. gadsimtā, 18. gadsimtā tas varēja būt svētku tērpa sastāvdaļa. Mums tas ir tas, ko tu uzvelc virtuvē kotletes mīcot, tur tas bija goda tērpa daļa. Vainagi, jā, mums ir saglabājuši vainagi Kurzemē 14. gadsimtā, jā, 13. ir, tu atrod čupu ar smalkām spirālītēm. Neviens nesaprot, kā viņas ir bijušas. Šis ir tātad džēras atdarinājums veidotais pēc ilgām nomām, kā tas varētu izskatīties, un tā tas ļoti augsts stāvs apvilks ar sarkanu vilnu tūku ir pamatni, un tad pie viņas piešuj šīs te ļoti daudzās spirālītes klāt. Un te tikai spirālītes, gandrīz katrā, kur ir vainaga šie te fragmenti, ir arī tādi piekariņi un ķēdīts. Tā kā tas ir bijis vēl kaut kas, ne tikai no spirālītēm, bet vēl papildus rotājums. Vai viņš ir bijis šitiem priekšā, varbūt, es nezinu, varbūt viņš kā Latgaļu vainagiem bijis ir karājusies aizmugurē, to jau mēs nezinām, bet tāds ir. Un 15. gadsimta beigās, tad, kad jau principā 15. gadsimta laikā pamazām rotas unificējas, visā Latvijā kļūst aizvien līdzīgākas gan saktas, gan gredzeni, arī vainagi. 15. gadsimta veidās parādās šādi no šādām plāksnītiem taisīti vainagu, un viņi vienādi visā Latvijas teritorijā, ne vienādi, bet ļoti līdzīgi visā Latvijas teritorijā, viņi nāk no Lietuvas. Lietuvā jau 14. gadsimtā viņi ir un daudz. Pie mums parādās 15. gadsimtā un diezgan īsi laika posmu. Bet man viņi ārkārtīgi patīk, tāpēc jums es ieliku, jo viņi ir tik skaisti. Rīgā arī tāds ir viens atrasts, jā. Kaklariņķi, jā, kurzemnieki pēdējie nesā kaklariņķus, kad ne latgaļi vai zemgaļi vai kaklariņķus nenēsā kurzemnieki, vēl lūdzu līdz 14. gadsimtam nesā tos pašus kaklariņķus, un vēl viņi papildina tos, pieliek galā piekariņus, ķēdes ar piekariņiem. Šis konkrētais ir no Rīgas, kurzemnieku sabedījums 13. 14. gadsimta mīja, kā mēs to zinām, tāpēc, ka tur ir 13. gadsimta beigu monētiņa klāt. Tātad ne agrāks par 13. gadsimta beigām, bet principā 14. gadsimta, bet tāda arī Talsu Vilkmuižas ezerā atrasti un vēl vairākās vietās. Tā kā, jā, 14. gadsimtā ne tikai tev ir mega liels kaklariņš, pie viņa vēl karājās skaistums. Stikla krēļu rotas gan ir daudz mazāk. Šis te Dundagas Lokmušas 4. kaps ir neparasts ar savām veselām 4 krēļu virknēm, bet tā kā visas pārējās rotas tur ir stipri tādas zemgaliskas, tad varbūt tā bija vienkārši ieprecēta zemgalieta. Jo arī pārējais ir, tur ir jautājums. Nezinu, kā var DNS analīzi uztaisīt. Lūk, šāds, tas jau ir ticamāk. Lūk, tas ir no Lietuvas viens abadījums komplekss. Lūk, šīs tās ir tikai Lietuvā raksturīgas. Pie mums nav Lietuvas kuršiem, ja? Pie mums varbūt viena ir, vai 2. Viena bija. Tātad nedaudz krellīšu ar kaurīgi riemežokiem, vēl aizvien kaklariņķis, gredzeni, tie paši vītie, ar papilšinātiem priekšām, pa vairo gredzeni viņu vēl gluži nenosauksim. Vārds skriemelīts vēl nāk līdz tas no darba lietām. Piekariņi kļūst aizvien vairāk. Ja citur Latvijā ļoti populāri šitie te apaļie, tad Kurzemē vairāk, cik es saprotu, ir šādi te rombeidi piekariņi, ja viņi vispārībā ir. Dzintara krustiņi, tie gan arī ir visas Latvijas teritorijā, krustiņi parastie, tas jau varbūt, ka ir kristīgās ticības apliecinājums, bet varbūt vienkārši smuka rota. Nezinām, un zvārgulīši, tādi, protams, arī ir visā Latvijā unificēti. Adatas ir stipri, krustadats ir stipri mazāk, vispār adats stipri mazāk uz to laiku, bet saktas ar tādām galvām ir ļoti daudz. Viņas vēl joprojām platē ar sudrabu
un smalki rotā, bet tādas līdzīgas ir arī zemgalē, un kas ir interesanti, viņas mēdz būt taisītas no dzels. Nevis no bronzas, bet no dzels. Jā, šīs gan, man liekas, baidos samaloties. Bet jūs redzat, viņas ir diezgan līdzīgas. Gandrīz visas, jā. Pakausaktus vēl aizvien turpina izmantot diezgan sirsnīgi, zvērgalvu vai ar zelgalvu, vai šīs jau ir liliju gali. Tās 14.15. gadsimtā kļūst aizvien populārākas. Magoņu pogaļu gali gandrīz ka vairs nav, toties daudz kalpņu gali, un tās saktas ir lielas, tad vairāk sieviešu abedījumos. Parādās riņķsaktas jau 14. gadsimtā, un kas ir interesanti, vienā kapā var būt tātad gan pakausaktas, gan riņķsaktas. Reku mums ir 2 riņķsaktiņas, palaidīsim apkārt. Tā ir no Ventspils, tādas ir visā Latvijā. Jā, tās gan ir bronzas. Ievestās no sākuma, viņas principā šī moda nāk no Rietuma Eiropas, bet diezgan ātri izplatās uz vietas un iegūst vietējas formas. Šīs kas izstāsta pēc ķekšiem, tie ir uzraksti. Sākumā tur bija rakstīts Ave Marija, bet tie rotkaļi, kas viņas taisīja, reizēm nemācēja rakstīt. Ne, un lasīt arī ne, un tad tur dievu brīnumi, tur ir kaut kāds Vemā, Marija, diezgan interesants tur lietas ir sarakstīts, jā. Protams, arī burti padzisuši. Jā, bet Ave Marija, tas ir tad Marijas sveiciena, es sveicinātu Marijas svētības pilnā, jā, tas katoļu sveiciens, kas ir ļoti izplatīts pirmie vārdi, Ave Marija, gratium plenis, latīniski nemāk runāt, bet katrā gadījumā, jā, tās parādās un ir diezgan izplatītas. Arī ar šādu te rotājumu, kas interesanti, viņš var būt pa pusloku un varbūt pa visu loku. Nezinu, kāpēc, bet, lūk, jā, stūrsaktas. Šīs arī ir ar uzrakstiem. Te gan jūs neredzat, bet vispār te ir av. Nu jā. Kā māku, tā maunu. Jā, un arī kuršiem diezgan raksturīgi ir, ka pie saktas vēl piekar kaut ko klāt. Tā var būt monētiņa, tas var būt lūša naks, man liekas, tas bija lūša naks. Tas var būt 5 lapu šitas te piekariņš ar 5 puslodītēm. Visā Latvijas teritorijā šitie te 14.15. gadsimtā ļoti populāri ir. Nu, un arī Kurzemē viņi kļūst populārāk. Šitā lūk jau ir vēla sakta, tur tas ornaments ir vienkāršāks. Aproces, jā, joprojām bagātīgas aproces nav citām tautām šajā laikā 14. gadsimts tādu aproču, kur zemnieces lepni staigā ar brīnišķīgām, ārkārtīgi grezni rotātām aprocēm daudzām. Gredzeni, jā, te mēs redzam tātad 14. gadsimts, gredzeni joprojām ir daži valūtveida gredzeni, sudraba gredzeni ir maz, bet ir šādi, lūk, Lietuvas teritorijā ir vairāk sudraba gredzeni. Tur arī sudraba saktas vēl aizvien ir zvērgalu galiem. Pārējiem mums ir bronzas gredzeni. Šie te slēgtie, es lasīju, viņi vispār parādās 14. 15. gadsimtā, un ja tas ir vienīgais gredzens, šajā gadījumā nav vienīgais, bet ja ir, uzskata, ka tas varētu būt jau laulības gredzens, jo ap to laiku sāka vispār doma nāk prātā, ka precoties jūs mainaties ar gredzeniem. Līdz tam nē, bija saktas, derības saktas, bet tā bija uz derībām, nevis uz kāzām. Bet tā kā, varbūt, ka tie ir, kādi no tiem ir bijuši jau laulības gredzeni. Jā, paldies par uzmanību, un tas vēl nav viss. Un tagad kāds no jums var nākt priekšā, un mēs jūs dāmu ieģebsim kādu kuršu tērpā. Lūdzu, nu. Jā. Un jūs teiksiet priekšā, ko mums vilkt mugurā, jā, mēs tagad gribam. Nu, ar ko mēs sākam? Kas ir pirmais? Krekls. Tā, es domāju, ka tev ļoti labi derēs šis krekls. Jā, lien viņā iekšā. Lien, palēkā. Jā, lieliski. Tā. Kādus brunčus liekam? Tos, kas ap vidu, vai tos, ko mēs... Uzliekam tos lielos.
Tev vienu padusi ar lielu adatu. Jā, bet tad mums ir jāpaņem apmetnis un jāloka dubultā, jo mums nav tik liela, bet mēs to varam izdarīt. Jā, tā, kur mums ir kā... Jā, bet izmērs. Ja ņem vērā, ka to sāka aust stāvus, viņam ir roku platums platāks, viņš nevar būt, kamēr tās ir vertikāli aužamie stāvi. Tā kā parādās horizontāli, tad viņš var būt platāks. Varbūt, ka viņu auda, tad varbūt tiešām noauda vienu otru un to vienu sānu sašuva kopā. Visu vienu sānu sašuva kopā, un tad tā lika. Bet viņam ir jābūt platākam kā šim. Noteikti. Šis ir normāls platums, ja tie ir uz abiem pleciem spraužamie. Labi. Pieņemsim, ka šis te viens sāns ir sašūts. Bet mēs nevaram, te ir cilpa. Man jāplēš no cilpa. Neplēs, uzvelc viņai sarapānu. Labi. Iedomāsimies, jā, tālāk, kas mums notiek? Rotas? Josta. Liksim jostu. Jostas mēdza likt līdz 3 kārtām, turpu un atpakaļ. Un vismaz šiem plecu brunčiem to dara tā. No sākuma pakaļpusi atloc uz priekšu, pieturi lodzu drusciņu šitien te, jā. Pēc tam priekšpusi aizloka uz aizmuguri, izlaid rociņas ārā, jā, pieturi. Un tagad liek jostu, tev sanāks visas 3 reizes, tad ņumo aizmuguri. Jā, man viņi iet knapi 2 reizes apkārt, jā. Tā, un kas vēl ir pa jostām, ko es aizmirsu pateikt, viduslaikos jostas nekarājas līdz zemē vai līdz, es nezinu, līdz dievs zin kurienei. Jā, viņam ir īsas līdz sprīdim. Tā, tagad spraužam šo te lielo, skaisto uz viena pleca. Liekam, kā te mums plīst. Iespraudīsim, mēs te, jā. Šitā te. Un piespraudīsim vēl te, lai viņš tev neaiz... Tā. Ko mēs vēl varam likt virsū? Vai sāksim varbūt ar rotām? Kaklariņķi, ja? Mēs varam likt vienu, mēs varam likt vairākus kaklariņķus, ja? Mēs varam likt vairākus kaklariņķus. Liekam arī krelles. Mums ir vēlais dzels laikmets. Liekam arī krelles. Vai tam mums žēl uzlikt krelles? Tā. Varbūt uzliekam vēl vienas krelles, jo mums ir bagātīgi, jā. Bet es pat iedomājos, mums taču ir tomēr arī tā otra krustadata. Iespraudīsim šeit, jo galva sautā, šitā ir, man liekas, drusciņi pa garu, lai viņi spraustu galvu sautā. Bet, šī gan ir ļoti variācija par tēmu. Drīzāk gan... jā, labi, tagad mēs varētu uzlikt galvasautu. Kur palikt galvasautu? Kaut kur šitā ir galvasautu mums, vai ne? Es parasti sienu zem tā vilnas galvasautu, apakšā lina galvasautu, jo man vilna koža ausīs. Es nezinu, varbūt tām dāmām vilna ausīs nekod, un viņas varēja tikai, jo, ja ir atrasts galvasauts, tad nav tā, kā ir linas un pa virsu vilnas, ir tikai vilnas. No otras puses, tā kā viņu glabā, viņai nekas vairs nekoža. Tā kā, vai ne? Var, ja ir, protams, jā, vainags, kā jaunas meitas pazīme, ir stipri vēls. Latgaļiem ir atrasti abedījumā 6 vainagi. Viņa nav 6 reiz jaunava, vai ne? Tā kā tajā laikā vai... Tā. Jā, un vēl mēs varam uzlikt villaini. Mums gan nav rotāta villaini, bet mums ir tāda maza skaista villainīte. Villainēm vienmēr malas bija apdarinātas celēnītēm, jā? Uzliekam, bet kā lai mēs uzliekam, lai tu... tā kā aproces vēl vajag, ak, Dievs, kā tais tā? Labi, jā, nezinu, kā mēs... Viņu vajadzētu saspraust ar saktu, vai ne? Sakta.
Lielas. Violaini principā var. Liekam caur radot. Tur jau var redzēt to visu, kas nonāk kurzemes etnogrāfijā. Gan daudzās sakas, gan trunči līdz lielam, gan violaini. Tagad, tad liksim caur otru padusi un piespraudīsim tur ar šito lielo. Ar šito lielo. Adatu. Man patīk šī varianta. Jā, jo bija tā doma, ka, bet es nezinu, nē, ir kaut kā šito te, jā, mūžu dzīvo, mūžu mācies, vai ne? Mana kurš tērpa, nekādas, un ja atnāk ienaidnieks, tad tu to adatu izrauj un viņam iespraud kaut kur acī, teiksim. Acī, es nesaprotu, ko jūs smejaties. Tā. Man bija vairāk aproces, kur viņas varētu būt. Liekam aproces. Tur vēl varētu būt aproces. Mazākās aproces mēs... Tā. Spraudu varbūt pati. Man bail tev sāpīgi nodarīt. Jā, tas uz otras rokas. Jā, viņas iet pa pārītim. Viņš iet kraklam pa virsu, jā. Nu, citādi, viens neredz kāds sev skaistums. Jā, tas ir, es nezinu kā viņus. Viņas grozās, un tur rezultātā tev piedurknis ir šitien un aprocis ir uz rokas bez šā. Es nezinu, kā viņi tie galā. Viņas tika galā ar to, bet tagad, ja tas ir nodili, kapos negrozās, protams, jā, bet viņas jau ir nodilušas. Viņas ir nesāts. Tā, bija jau jābūt vēl vismaz vienam aproču komplektam, kur viņš varētu būt. Tā. Nu, jums neceļo vēl kaut kur apkārt kaut kādas aprocītas, vai šitiem varbūt ir noliktas? Jo jābūt kaut kur vēl vienam komplektiņam. Šitās ne, nu, mistika, kur tad ir? Nē, tā ir tā atsevišķā grobiņas. Nu, es nezinu, tad uzmauksim te vēl spirāli aprocis. Ka ir, tā ir. Un te vēl gredzenus uzliksim. Mēs vēl uzliksim gredzenu spirāli aprocis. Nu, tev droši vien uz, nu jā. Jā, noliec kaut kur te. Es atvainojos, viņš bija zem jostiņām. Šitās nav platākas, šitās, nu labi, uz zem spirāli aprocēm tāpat neredzēs, nu, kur uz lielākiem pirkstiem droši vien, jā. Jā, šitās, es nezinu, tur šādi. Varbūt man te vēl kāds ir, nē, tas jau ir 13, šitāds, jā. Nu re, kāda skaistule. Nu tagad bildējiet skaistu meiteni. Vecama meitene, nu, ka paši spēka gadi, es domāju, tur vajadzētu sākt sūtīt preciniekus, vai ne? Nu, vai nav skaisti?